Šonadēļ notika Eiropadomes ārkārtas sēde, kurā viens no galvenajiem izskatāmiem jautājumiem bija par situāciju Grieķijā. Eiropadome nolēma, ka Grieķijai vēl šogad ir jāsamazina budžeta deficīts par 4% no iekšzemes koprodukta, un Eiropas komisija cieši sekos izpildēji, piesaistot arī valūtas fonda ekspertus. Tajā pašā laikā jāsaka, ka Grieķijas problēmas ir ļoti nopietnas. Budžeta deficīts sasniedz 13% no iekšzemes koprodukta, salīdzinājumā Latvijai tie ir 8,5% no iekšzemes koprodukta, un ja vēl nesen Latvija tika uzskatīta par tādu kā Eiropas ekonomikas melno caurumu, tad tagad Latvijai aizvien biežāk parādās kā pozitīvs piemērs krīzes pārvarēšanā, un arī Eiropadomē nereti tika uzdot jautājumu par Latvijas pieredzi budžeta deficīta mazināšanā, jo skaidrs, ka arī Grieķija sagaida ļoti nopietnu un ļoti smagu budžeta deficīta mazināšanas pasākumi. Attiecībā uz Latvijas ekonomikas attīstību un finanšu sistēmas stabilizāciju mēs turpinām saņemt pozitīvus signālus. Pagājušajā nedēļā kredītreitinga aģentūra Standard & Poor's paaugstināja Latvijas kredītreitinga nākotnes redzējumu no negatīvu uz stabilu. Un šī gada laikā tā jau ir otrā kredītreitinga aģentūra, kas paaugstina Latvijas kredītreitinga nākotnes redzējumu. Tas vēlreiz apliecina to, ka Latvijas ekonomikas stabilizācijas programma tiek īstenot atbilstoši plānotajam. Vakar notika arī partijas Jaunais laiks kongress, kurā partija pieņēma lēmumu par pievienošanos apvienībai Vienotība. Nākamajiem lēmumiem ir jāpieņem sabiedrībai citai politikai, līdz ar to trīs partijas Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība un sabiedrība citai politikai veidos apvienības kodolu, bet ir aicināts pievienoties arī citas, tā skaitā reģionālās partijas.